Sākšu ar skaitļiem. Rīgas pilsēta aizņem 307 kvadrātkilometrus lielu platību. Un Rīgā šobrīd dzīvo 605, apmēram 605 tūkstoši iedzīvotāji. Līdz ar to Rīgu nevar salīdzināt ne ar Ventspili, ne Liepāju, ne Daugavpili, ne Rēzekni, ne Valmieru. Ja? Tad faktiski šādu teritoriju ir ļoti grūti pārvaldīt no viena centra. Nu, protams, tagad ir parādījies tāds termins kā apkaime. Ja? Apkaime iedzīvotāji var dibināt biedrības, viņi pat var saņemt kaut kādu atbalstu no pilsētas. Kā tāds sākotnējais risinājums, tas ir labāk nekā nekas, bet es uzskatu, ka nākotnē Rīgas pilsētai tomēr vajadzētu virzīties decentralizācijas virzienā. Ja? Jo tuvāk ir vara lēmumu pieņēmēji tai vietai, kurā viņi dzīvo, jo mazākas ir korupcijas iespējas, ātrāk notiek kaut kāda konkrēta jautājuma risināšana, un cilvēki izjūt piederību tieši tam rajonam, kurā viņi tajā brīdī atrodas.